Kopienas svētki Alūksnes novadā šogad notiek pirmo reizi. Kā pirmie savas kopienas svētkus piemiņa vieno rīkoja zeltinieši. Ideja radās pirms dažiem gadiem, kad Lauku atbalsta dienests izsludināja projektu konkursu, kurā varēja piedalīties arī kultūras iestādes. Mēs domājam, ka mums vajag jaunus galdus, krēslus un tādu infrastruktūru uzlabot tieši pagastu teritorijās. Un tad domājam, kur tad lai to visu izmanto un varbūt radīt kādu jaunu ideju visiem vienojošu. Un tad radās un dzima ideja, ka kāpēc ne kopienas svētki, jo mēs esam pierobežas novads, mēs paliekam aizvien mazāk, dzimstam aizvien mazāk, bet dzīvojam gandrīz 15,000 kopumā mēs esam. Kopienas svētki to pašas kopienas spēkiem, iesaistot dažādas mērķu grupas, piemēram, seniorus, jauniešus un ģimenes. Katra pagasta iedzīvotāji kopā lemj kādus svētkus un kādā formā viņi vēlas tos rīkot. Es ļoti ceru, ka šie kopienas svētki varētu kļūt arī par labu tradīciju, vai arī šajos kopienas svētkos varētu dzimt labas jaunas tradīcijas, ko kopienas pašas var darīt, sadodoties rokās, vienojoties par tiem darbiņiem, vai lietām, vai svētkiem, kas viņiem pašiem ir aktuāli. Zeltiņi ir skaists, mazs sakopts pagastiņš, kurā dzīvo ļoti radoši, ļoti gudri, ļoti darbīgi cilvēki. Un tad, kad mēs izdomājām, kad arī mūsu pagastiņā būs šie kopienas svētki, mēs sākām savstarpēji runāties un domāt, kāda tēma tad mums būs, ko mēs darīsim. Un skaidrs, ka no iedzīvotāju puses nāca tā ideja, ka mēs varētu sakopt savu kapsētiņu, jo kapsēta mums ir svēta vieta un mūsu pagastā tāda ir. Pirmajos kopienas svētkos tika sakoptas 4 nozīmīgu, bet bez tuviniekiem palikuši cilvēku kapu vietas. Mums jau viss ir pašiem jādara, vai ne? Jo neviens jau no malas nenāks un nekops, un ar kapiem mēs varbūt sākam tāpēc, ka tomēr mēs vienmēr sakām Alūksne ir grandiozākie kapu svētki, bet mums arī viņi ir grandiozi, un te tomēr brauc cilvēki no visas Latvijas. Patīk šī kopā sanākšana, arī citiem šķīst varbūt, ka mēs esam ļoti mazs pagasts, un ka mēs esam maz, bet īstenībā mēs esam ļoti daudz. Un šī kopā sanākšana un kopā būšana arī vienkārši kaut kādā sakop šos kapu vietas, kas varbūt savā ziņā būtu nedaudz aizmirstas, bet kopumā šo kopības sajūtu rada un tiešām ļoti patīkami šeit atrasties. Cilvēku bija daudz un visi strādāja no sirds. Kas tā paliekošā vērtība, tātad no šīs pirmās daļas mūsu kopienu svētku ir tā, kad kapsēta ir sakopta un, protams, kad tas ir tādu tālējošu mērķi, mēs arī šodien lozēsim, kas tad kops regulāri šos te kapiņus, lai nav tā, ka tagad sakopām un viss pēc tam atkal aizaugs. Lai pieminētu šos cilvēkus un jaunā paudze par viņiem uzzinātu vairāk, pēc Talakas tautsnamā skatījās atmiņu stāstus par Jāni Tiltiņu, Ernestu Kreisliņu, Georgu Grozītu un Natāliju Rodčenko. Svētki turpinājās Zeltiņu sporta un atpūtas parkā ar Zeltiņu saimnieku sarūpēto mielastu un ziedotāju spēli, lai savāktu līdzekļus Zeltiņu kapsētas darba rīku iegādēju un nojums ierīkošanai. Es ļoti lepojos ar saviem Zeltiņu cilvēkiem, ar to, cik viņi ir radoši, cik daudz viņi visu, ko dara savā brīvajā laikā, un cik viņi patiesībā arī bija dāsni un visu nesa un deva, lai tikai šī kopīgā ideja tiktu realizēta. Visas vasaras garumā šādi svētki notiks katrā no 15 pagastiem. Nākamie kopienas svētki gaidām jau 22. jūnijā Mālupas pagastā ar Jāņu ieskaņām un tradīcijām. Elisa Ragauša, Inders Krieviņš, Vidzemes televīzija.